Katru gadu 17. aprīlī visā pasaulē atzīmē hemofīlijas dienu, lai veicinātu asins recēšanas traucējumu atpazīšanu, uzlabotu diagnostiku un pieeju ārstēšanai gan tiem, kam jau atklāta asins recēšanas problēma, gan tiem, kas nespēja izskaidrot savu asiņošanas problēmu cēloni un vai nesaņem ārstēšanu. Latvijā uz hemofīlijas dienu Latvijas hemofīlijas biedrība aicina 26. aprīlī 11. Lucavas salā. Pasaules hemofīlijas federācija apvienosim 22 organizācijas visā pasaulē, kas pārstāv cilvēkus ar asins recēšanas traucējumiem. Un principā katrā no šīm valstīm kaut kādā veidā tiek atzīmēta hemofīlijas diena. Piemēram, šogad Kanādā iekrāsoja tiltus un dažādas, piemēram, Niagaras ūdenskritumi iekrāsoja sarkanā krāsā, jo sarkanā ir mūsu hemofīlijas dienas krāsa. Tad notika fotogrāfija konkurss, kur no visas pasaules varēja iesūtīt fotogrāfijas par to, kas ir hemofīlija, kā cilvēki ikdienā ar to saskarās. Un tad tika izvēlēta labākā fotogrāfija, kas šogad bija Bojans no Maķedonijas, kurš ir puisis ar hemofīliju smagu, un tajā bildē bija attēlots viņš 2007. gadā ratiņkrēslā un 2013. gadā, kad jau viņš bija izdarījis visu iespējamo, lai varētu staigāt pats. Latvijā ir 150 cilvēki, kuriem ir diagnosticēta hemofīlija, AVB forma, un 5 cilvēki, kuriem ir 7. faktora deficīts, un vēl ir vairāk kā 100 cilvēki, kuriem ir von Willebranda saslimšana. Vairāk par hemofīlijas dienu un hemofīliju ir iespēja uzzināt Latvijas hemofīlijas biedrības mājaslapā www.hemofīlija.lv. Latvijas hemofīlijas biedrības veiksmīga darbība nebūtu iedomājama bez atbalsta. Pateicamies Gulbja laboratorijai par atbalstu biedrībai un sižeta pārraidīšanā. Gulbja laboratorija ir lielākā klīniskā laboratorija Latvijā, kurā veic no cilvēka vai dzīvnieku iegūtu materiālu izmeklējumus, ar mērķi, lai nodrošinātu slimību diagnostiku vai veselības novērtēšanu. Vairāk informācijas meklējiet mājaslapā www.egl.lv. Latvijā ar katru gadu kļūst vairāk saslimušo ar 2. tipa cukura diabētu. Ja vēl nesenā pagātnē ar to slimoja tikai pieaugušie, tad pēdējos gados aizvien biežāk saslimst arī jau bērnu un skolnieku vecumā. Palielinās arī to slimnieku skaits, kuriem cukura diabēts attīstās sakarā ar aizkuņģu hroniskiem iekaisumiem. Latvijas diabēta asociācija aktīvi risina jautājums, kas sekmētu diabēta pacientu aprūpu un ārstēšanu, diabēta saulaicīgu diagnostiku un profilaksi. Tā sadarbībā ar Latvijas ģimenes ārstu asociāciju rīkoja konferenci 2. tipa cukura diabēta terapijas aktualitātes 2014. Šogad mēs atzīmējam Latvijas diabēta asociācija 21. gada dienu. Mēs esam uz šo diabēta asociācijas un ģimenes ārstu kopīgi organizēto konferenci sagatavojuši daudz dāvanas. Mēs esam pirmo reizi realizējuši projektu bezmaksas avīze, cukura diabēts un veselība. Tad it kā divas daļas. Viena ir, kas domāt diabētam, un viena, kas ir domāt vairāk, varbūt skatoties uz profilaks, kam vēl nav varbūt tās diabēts. Avīzi krāsaina, 20 lapas, 30 000 eksemplārā bez maksas latviešu un krievu valodā. Avīze iznāks 2 reizes gadā. Mēs diabēta asociācija esam šīs avīzes dibinātāji. Ir redkolēģija, ir interesanti dažādi aspekti, ēdienu receptes, profilakse, tas, kas ir diabēta pacientam un arī, kas zināmā mērā arī profilaksē. Bet konference ir interesanti vēl arī to, ka pirmo reizi mēs prezentējam 2 lekcijas par jauniem medikamentiem, kas ir ienākuši ārstēšanā diabētam 2. tipam Latvijā. Diemžēl te ir atkal medaļai 2 puses. Pirmā puse ir tā, ka ir 2 jauni medikamenti. Diemžēl viens ir kompensēts tikai 40% apmērā, kaut gan medikaments nav tik jauns, respektīvi nav vakar izgudrots, bet viņš ir pietiekoši ilgi pasaulē un Eiropā. Visur citur viņš ir vai bez maksas vai ļoti neliela piemaksa, pie mums 60%. Tas ir pie 60 eiro apmēram katru mēnesi pacientam izdot, tas ir ļoti daudz. Diemžēl tādi ir mūsu kompensācijas zāļu noteikumi. Otrs medikaments ir viens no top jaunākajiem medikamentiem.
Tas nav iekļauts, kad būs to mēs neviens nezinām. Cukura diabēta pacientu aprūpe ir ļoti svarīga. Vēl svarīgāk ir saulaicīga diabēta konstatēšana un ārstēšanas procesa uzsākšana. Tāpēc nozīmīgs jautājums ir ģimenes ārsta sadarbība ar endokrinologu. Un daži ģimenes ārstu aktīvisti saka, ka šobrīd esošā situācija, ka pie endokrinologa var nonākt jebkurš diabēta pacients, nav pareizs. Un kā diabēta pacientu var aprūpēt paši ģimenes ārsti pilnībā no A līdz Z. Tas runā pretī absolūti visām tradīcijām un pētījumiem, kas ir veikti gan Amerikas Savienotajās valstīs, gan arī Eiropas Savienības dalību valstīs, ka tā aprūpe, ko veids pie speciālista, tomēr ir daudz kvalitatīvāka. Otrkārt, viņa nav dārgāka, viņa ir kvalitatīvāka. Vai visi ģimenes ārsti spēs un varēs aprūpēt šos modeļus, nonākt pie speciālista, savlaicīgi savas kaitas neielaist, tas ir ļoti liels jautāšanas zīme tiem, kas grib īstenot šo jaunās vēsmas, jaunos vējus. Pareiza cukura diabēta aprūpe ir ļoti svarīga, jo tieši tā nosaka cukura diabēta pacienta dzīves kvalitāti un dzīvot prieku. Aizvadītās nedēļas konkursā par SIA aptiekas produkciju ražoto glikozamīnu ar chondroitīnu un otrās slimnīcas dāvanu karti ieguva Sandra Štāle. Skatoties raidījumu, tādas lietas ieraudzīju sev saistošu tēmu par locītavām, kad tika stāstīts un kā uzlabot locītavu stāvokli un veselību, un par cik man tas ir aktuāls šobrīd, tad ieklausījos un laimēju šo balvu. Glukozamīna chondroitīna. Pēc mirkļa sekos šīs nedēļas jautājums, kur pareizās atbildes autors iegūs dāvanu karti no Alpino Pērli ārstu prakses un tik vērtīgo kalcija produkciju no SIA aptiekas produkcija. Kustības ir viena no mūsu organisma nepieciešamībām. Kustībā ir dzīvība. Vieglu kustību pamats ir veselība, balsta un kustību aparāta vai precīzāk izsakoties kaulu veselums un stiprums. Tomēr ar laiku kaulu stiprums samazinās. Kā nodrošināties, lai kauli ir stipri un veseli? Ir iznācis viens raksts, viens ļoti liels pētījums pasaulē, kas ir veikts Austrālijā, kur sekots ļoti daudzu desmitu gadu laikā ap 400 grūtnieces un ir pierādīts, ka ja grūtniecības laikā lieto D-vitamīnu, tad kaulu stiprība tiem jaundzimušajiem ir daudz labāka un lūzumi viņiem, tad, kad viņi kļūst jau gados vecāki, ir daudz mazāki nekā tām grūtniecēm, kas nerūpējas par kaulu veselību. Tāpēc es saku, ka kaulu veselību jārūpējās jau no dzimšanas. Grūtniecības laikā kalcija patēriņš ir ļoti liels, jo attīstās kaulu sistēma bērniņam, muskuļu sistēma, un līdz ar to tas viss prasa šīs kalcija rezerves, kuras ir tātad būtu vēlams uzņemt ar uzturu, bet, kā zinām, tas uzturs nevienmēr ir tik ļoti racionāls un bagātīgs, līdz ar to reizēm nākas lietot arī papildus vitamīnus, lai nodrošinātu šo te pilnvērtīgo kalcija daudzumu kaulos. Aptiekas produkcijas koralu kalcijumu un austeru kalcijas ar D3 vitamīnu ir unikāli kalcija avoti, kas palīdz atjaunot un stiprināt kalcija rezerves organismā bērniem, pusauģiem un pieaugušajiem. Kalcija sāļi stabilizē kaulaudus, vitamīns D3 regulē kalcija homeostāzi un nodrošina kalcija uzsūkšanos organismā. Tad, kad jau šis kaulu blīvums sāk samazināties, praktiski tas jau ir nokavēts laiks. Ja? Jo cilvēka organisms pēc pētījumiem šo kalciju maksimāli uzņem un uzkrāja organismā līdz apmēram 25 gadu vecumam. Pēc tam jau tās rezerves ne tik daudz kā uzkrājās, bet arī viņas tiek vairāk arī tērētas. Līdz ar to tad jau meitenēm un sievietēm līdz 25 gadiem būtu svarīgi nodrošināt, lai šī kalcija rezerve organismā būtu pietiekamā daudzumā. Un arī vēlākā dzīves laikā tātad nezaudēt šo kalciju, lai tad, kad sasniegtu menopauzi, tad šīs rezerves būtu pietiekamas, un, protams, ka krītoties estrogēna līmenim, iestājoties menopauzē, kaulu blīvums samazināsies. Bet tām sievietēm, kurām ir šī kalcija rezerve pietiekama, kuras tātad racionāli izmanto uzturā piena produktus, kurās kalcijas ir visvairāk,
kā arī sporto un kustās un vingro, tām šīs kalcija rezerves saglabājās ilgstošu laiku. Alpino pērle ir ārstu prakse, kuras filozofija balstās atzinumā, ka pērle ir mākslas darbs, ko daba ilgstoši lolo, līdz tā sasniedz savu unikālo veidolu. Līdzīgi ir ar cilvēku. Kļūt par to, kas vēlamies būt, nozīmē lolot savu visdārgāko pērli – veselību. Alpino pērle ārstu praksē pieejams plašs kompetentu speciālistu un izmeklējumu klāsts. Tagad laiks ir arī konkursa jautājumam. Kāda minerālviela palīdz stiprināt kaulus? Atbildi sūtiet īziņā uz tālruni 25 65 86 66. Uztura bagātinātājs Klī-Kolon ir komplekss, kas veicina veselīgas gremošanas sistēmas uzturēšanu. Tas tīra zarnu traktu, sekmē tā satura evakuāciju, stimulē normālas zarnu bakteriālās mikrofloras atjaunošanos, ieteicams dažādās svara kontrolas programmās. Viņš kā mīksta švamīte attīra zarnas. Tālāk šeit ir pienskābju baktērijas, kuras līdzsvaro mūsu zarnu mikrofloru. Tas ir ļoti pozitīvi, tā teikt, strādājošas pienskābju baktērijas. Piemēram, mēs tos dodam visiem cilvēkiem, kuri lieto antibiotikas, jo antibiotikas izjauc kuņģu un zarna trakta baktēriju līdzsvaru. Klī-Kolon ir eko-kolon jaunā forma. Pievērsiet uzmanību, ka viens iepakojums satur 300 gramus. Pateicoties šai dozai, jums Klī-Kolon pietiks vienam mēnesim. Klī-Kolon pārsvarā satur šķiedrvielas, šķīstošas šķiedrvielas. Pirmkārt, šķiedrvielas mums ir nepieciešams, lai normālas gremošanas procesam, bet vēl šķīstošas šķiedrvielas samazina asinīs holesterīna līmeni. Šeit ir Klī-Kolons, kur ir pieliktas dzērveņu šķiedras. Šīs ir nešķīstošas šķiedrvielas. Šķiedrvielu funkciju viņa pilda tikpat labi, bet nešķīstošas šķiedrvielas samazina cukura līmeni asinīs. Piemēram, šīs samazinās gan cukuru, gan holesterīnu. Svarīgs nosacījums, lai šķiedrvielas avots satur šķiedrvielas, kas ir gan ūdenī šķīstošas, gan nešķīstošas. Klī-Kolon ir pareiza šo šķiedrvielu attiecība, nodrošinot labāko rezultātu. 21. gadsimtā stresam ir pakļauti vai visi, un no tā nav iespējams izvairīties. Mēs dzīvojam vidē, kurā nepārtraukti kaut kas notiek, līdz ko sākas kādas pārmaiņas ierastajā situācijā, dzīves ritmā vai attiecībās un parādās kāds kairinātājs, organisms sāk rīkoties, lai pielāgotos. Stress kā tāds cilvēkam ir nepieciešams, bet ilgstošas spriedzes rezultātā un dziļu un spēcīgu negatīvu emociju izraisītās situācijās iestājas distress jeb kaitīgais stress. Tas ir cēlonis daudzām nopietnām slimībām. Hroniska stresa stāvoklis pasliktina magniju uzsūkšanos, palielina tā izdalīšanos no organismu, tādējādi pastiprinot organismu vajadzību pēc tā. Magnijs piedalās visos organismu metabolismu pamatprocesos, tādēļ magnija deficīts uzskatāms par fizioloģisku stresoru, kas var izjaukt līdzsvaru organismu darbībā un izraisīt fizioloģisku un psiholoģisku spriedzi. Ir jāpapildina mūsu pārtika ar vitamīniem un makroelementiem un mikroelementiem. Viens no tādiem svarīgiem elementiem ir magnijs. Magnijs piedalās 300 ķīmiskos procesos šūnās cilvēkā. Un ļoti svarīgs ir nervu sistēmas uzbudināmībā un kavēšanā. Lai rastos cilvēkā līdzsvars, lai viņš būtu izturīgs pret stresu, visiem šiem ķīmiskiem procesiem ir jānotiek pareizi. Magnijs ir 4. visvairāk sastopamā minerālviela cilvēka organismā. Pieauguši cilvēka organismā ir ap 21 līdz 28 gramu magnija. Puse no tā atrodas kaulos, 1/3 sirds un skeleta muskuļos, bet pārējais asins plazmā un citos audos. Ja cilvēka organisma šūnas nav pietiekami apgādāts ar magniju, palielinās tādu hormonu kā noradrenalīna un adrenalīna ietekmi uz organismu, kas sekmē stresa izraisīto slimību attīstību. Ilgstoša stresa gadījumos ir jāmaina dzīvesveids, nodrošinot atbilstošu fizisko slodzi, jāuzņem veselīgs uzturs un jāatpūšas. Lai sasniegtu straujāku pozitīvo rezultātu, jālieto magnija saturoši preparāti, piemēram, Magne B6. Iestājoties siltajam laikam, aizvien vairāk mēs dodamies tuvākos vai tālākos izbraucienos.
Tomēr nereti pārbraucieni ceļošanas laikā saistās ar nepatīkamām sajūtām. Mana aptieka farmaceitei Ievai Virzei ir padoms, kā nodrošināt sev patīkamu ceļojumu. Pavasars un vasara, protams, tas ir visaktīvākais ceļojuma laiks. Un nereti ceļojot gan ar auto, gan ar autobusu, kuģi un ar lidmašīnu, protams, mums var piemeklēt tā saucamā jūras slimība. Nepatīkams sajūtas galvā, reiboņi, slikta dūša, pat vēmšana. Tāpēc ir ļoti svarīgi, lai šie nepatīkamie simptomi nesabojātu mūsu jauko ceļojumu, lai līdzi mums būtu ceļojuma kapsulas, kurš tā arī saucās Bon Voyage, patīkamu ceļojumu. Šīs kapsulas ir pilnībā dabiskas, tās satur ingvera ekstraktu un safloras eļļu. Tātad komponenti, kuri ir dabiskas izcelsmes, un šīs kapsulas var lietot gan bērni, gan grūtnieci, gan, protams, arī pārējie ģimenes locekļi. Šīs kapsuliņas vajadzētu ievērot to, ka tās jau vajadzētu ieņemt pirms ceļojuma. Nevajadzētu gaidīt, ka mūs jau piemeklē šie simptomi, kad mums jau paliek slikti, bet mēs šīs kapsulas lietojam pirms ceļojuma. Tātad stundu vai 2 stundas pirms mēs iedzeram vienu kapsulu ar glāzi ūdens, un pēc tam, ja tomēr šie simptomi atkārtojās vai ceļojums ir pietiekami ilgs, mēs varam atkārtot pēc vajadzības, bet, protams, ne vairāk kā 3 kapsulas dienā. Kapsulu sastāvā esošais ingvers palīdz novērst sliktu dūšu, atslābina muskuļus, noņem sāpes, spazmas, kā arī uzlabo gremošanu. Tā patīkamā lieta šīm kapsulām ir tā, ka ne tikai novērš šos ceļojumu nepatīkamos simptomus, bet arī ļoti noderīgi šīs kapsulas ir tieši pie pārēšanās, kad mēs ceļojuma laikā ēdam varbūt kādu jaunu pārtiku, mēs ēdam vairāk, mēs atpūšamies. Šīs kapsulas uzlabo gremošanu, novērš šīs nepatīkamās sajūtas kuņģī.